Tas ir katra cilvēka atbildīga attieksme pret drošību. Šī ir visaptvaroša valsts aizsardzība. Attieksme pret drošību. Un tas ir, kā es teicu, no mazām lietām. Sarkanā gaisma, aiziet, kur pie viņa nav atcējusies, piesprādzēties, nerunāt pa telefonu un daudz citas lietas. Tās ir tās atra cilvēka atbildība, apdrošināties pirms braucēja ekskursijā vai kaut ko tam līdzīgi. Un tās ir tā, un tā izpratne, ja viņa rodās un tu sāc viņu tā ikdienā darīt, tad, kaut vai es teicu, daudz lietas, kas liekas ļoti dīvains. Kaut tu sētā iedzēni automašīnu un tu viņu novieto tā, lai tu uzreiz ar viņu vari izbraukt, nevis ar mugurpusi. Ja? Vienkārši lieta, kam tev tas vajadzīgs? Man ātri, ja vakarā nometīšu piekusnē, bet tad, kad tev ir krīze, tad tu varbūt varēsi 5 sekundes ātrāk izbraukt ātrāk. Un tas izglābs tu automašīnu. Tā kā, šīs ir tās lietas, par kurām mēs ikdienā ļoti maz domājam. Nevajag jau visu laiku domāt, kā es saku, ar to drošību galvā dzīvot un tad likties visur, tur kaut kur redzēt kaut kādas lietas. Bet elementārā lieta.